Paklausies, mēs esam jau izpētījuši vairākas avīzes. Nekāda darba nav. Kaut ko mēs jau atzīmējām. Tiešām, kaut ko ir vajadzīgi apsargi, krāvēji, glābēji. Vai tas ir darbs jaunai un izskatīgai meitenei? Nē. Tāpēc turpinām meklēt. Skaties, vajadzīga tērpu demonstrētāja apģērbu salonā. Nē, man nav vajadzīgo izmēru. Turklāt, es negribu katra klienta priekšā grozīties. Skatāmies tālāk. Meklējam auklīti. 3 gadus vecam bērnam. Darba laiks katru dienu no 9 līdz 16, izņemot sestdienas un svētdienas. Zvanīt pa tālruni 733 45 89. Labi, es piezvanīšu. Paklausies. Paklausies. Vai tas ir darbs meitenei? Vai tas ir darbs meitenei? Turpinām meklēt. Turpinām meklēt. Labi, es piezvanīšu. Labi, es piezvanīšu. Darbs un mācības. Darba intervija autoservisā. Sīkumains autoservisa vadītājs, slinka bezdarbniece. Labdien, priekšnieki! Labdien, labdien! Juda, es zvanīju par to darbu un esmu ieradusies. Darbs nav zaķis, bet var neatnākt. Kāpēc tad gribat strādāt pie mums? 30 gadu jubilejā mamma nocirta kabatas naudu kā ar nazi. Tikai 30. Nu, labi. Jums ir tehniskā izglītība? Pārtikas tehnoloģija 97. gads. Pārtikas tehnoloģija. Pat gandrīz ar izcelību. Ar tehniku esat saistīti? Pilnībā. Tas labi. Mehānikā eksāmenu nokārtojāt? Labi. Darbā ir jābūt 9 no rīta un ne minūti vēlāk. Jāstrādā ir līdz 6 vakarā, un tad varat doties prom. Ne minūti agrāk. Kur jūs dzīvojat? Madonā. Tad jums jāizbrauc 7 no rīta, un ne minūti vēlāk. Sarunāts? Kā jums fiziskais spēks? Ja es celsies 6, tad tāds šlābens. Šlābens, bet 9 jau būs labs. Būs riepas jācelā. Sarunājuši. Nu ko, uz pārbaudas laiku varam jūs pieņemt. Apsveicu! Pateiksieties vēlāk. Pārbaudas laikā atvaļinājumu var dabūt. Nu, protams, ka nevar dabūt. Atvaļinājums ir jānopelna. Parādīšu riepas, kur jānes. Labdien! Labdien! Ko jūs vēlties? Es izlasīju sludinājumu. Jums vasarā ir vajadzīgi saldējumu pārdevēji. Jā, bet tas ir darbs uz laiku. Sezonas darbs. Jā, tieši tas man ir vajadzīgs. Es mācos, bet vasara man ir brīva. Vai jums ir pieredze pārdevēja darbā? Nē, man nav pieredzes. Tad jums būs grūti. Darbs nav no vieglajiem. Meža parkā vasarā ir ļoti daudz cilvēku. Es centīšos. Man izdosies. Labi. Tad jums būs jāiet uz personāla daļu. Tur nokārtosiet formalitātes. Paldies! Kad es varu sākt strādāt? Ar pirmdienu. Vai jums ir pieredze? Vai jums ir pieredze? Nē, man nav pieredzes. Nē, man nav pieredzes.
Jums būs grūti. Jums būs grūti. Es centīšos. Es centīšos. Kad es varu sākt strādāt? Kad es varu sākt strādāt? Darbs un mācības. Tetovēšanas salons. Vīrišķīgs salona vadītājs un izklaidīgs māceklis. Paldies, ka piekriti izlīdzēt. Labs tev darba noslēgums šonedēļ. Pirmā nedēļa, ko? Jā. Gāja. Bija interesanti. Kā tā pieredze veidojās? Tā, nu ko tad? Ko taisam? Es gribētu pūķi. Jā. Man sanāk taisni. Es te esmu tādas jau zīmējis. Man te bija viens interesants gadījums. Atnāca pie manas dāma, skaists, simpātisks dāma, gribēja taurinīt uz lāpstiņas. Es tur ņēmos ar to taurinīt, vairāk uz sikspāri. Viņi, protams, gribēja, lai es izlaboju. Viņai uztaisīja gūtmaņa alu uz muguras. Tur tie sikspāri jau kur dzīvot. Man tieši bērnu dārzā bija izlaidums. Tur visi kā traks sikspārņas gribēja. Hendiņas lika, jā. Jā. Kā tur ir vēl ilgi? Nē, tā arī varētu būt. Šito varbūt sniegbaltīti vēl uztetovēt. Kādu vēl sniegbaltīti? Komplekts. Rūķis ar sniegbaltīti. Kāds tev rūķis? Es taču teicu puķi! Nē, kā es savā rockera klubā rādīšos tagad ar rūķi uz muguras? Sveiki, veči, es ar rūķi atbraucu. Uzzīmē vismaz moci apakšā. Nē. Rūķi ar kluci? Cik labi, ka beidzot satikāmies. Stāsti, kur iesniedz dokumentus. Tu, man liekas, gribēji stāties mediķos. Jā, gribēju studēt medicīnas akadēmijā, bet iestājos 4. medicīnas koledžā. Iestāju eksāmenus jau nokārtoju. Un uz kurien tu ej mācīties? Liepājas akadēmija. Iestājos pedagoģijas fakultātē. Ko mēs te stāvam uz ielas un runājam? Ejam, pasēdēsim kādā kafejnīcā. Stāsti, kur iesniedz dokumentus? Stāsti, kur iesniedzi dokumentus? Gribēju studēt medicīnas akadēmijā. Gribēju studēt medicīnas akadēmijā. Uz kurien tu ej mācīties? Uz kurieni tu ej mācīties? Iestājos pedagoģijas fakultātē. Iestājos pedagoģijas fakultātē. Darbs un mācības. Eksāmens pavārskolā. Alerģisks pavārs pedagogs, izsalcis students. Jā, droši! Paldies! Nu ko, eksāmens? Jā. Uztraukums? Ir uztraukums. Droši mazgā rokas tā, skatoties pēc mūsu pasniedzēju pierakstiem, tev ir ļoti labs apmeklējums praktiskajās nodarbībās, ko var arī redzēt tavās miesas būvēs. Tev vienīgi ir gājis grūti ar crème brûlée, bet es domāju, ka tas tev dzīvē nebūs tik daudz vajadzīgs. Sāc droši eksāmena uzdevums pagatavot hercoga Jēkaba salātus. Hercoga Jēkaba salāti. Labi. Atvainojos, būs tāds dekors.
Vakar tā satraucos, ka aizmirst pārējus. Labi, herceg jāsaka. Jums gadījumā nav kābis? Man nav kāpes, ne. Bet es dzīvoju blakus kāmju audzētājai. Nu, tāpēc tā, man ir alerģija no kāmjiem. Jau izsens bērnība bija diezgan grūti. Tā, ļoti labi. Griešanas tehnika perfekta. Garšosim. Nebija cietu riekstu klāt. Cietu riekstu ir, jā, ļoti. Viņi ir vajadzīgi, tu recepti. Jā, tas ir ļoti jauki. Man vienīgi ir neiezeno cietu riekstiem, bet tā jau visādi citādi lieliski. Izskatās fantastiski, tiešām. Izlasīsim Nu, tagad izskatās vēl labāk. Ziniet, es jums ieskaitīšu, nemocīsim ne jūs, ne mani. Galu galā jūs mums esat resnākais skolnieks, un mums ir liels cerības, ka jūs iekarosiet lielu virtuvi. Es drīkst paņemt. Jā, protams. Visu labu, lai jums izdodas.